tā, ka 95. gadā es sāku strādāt, es vispār sezonā 94-95 strādāju par repetītoru pie Jāņa Upīša. Un būtībā jau tanī reizē tas bija pirmais koncerts, kuru es tā kā sāku jau veidot un kopā likt. Tātad, kopš 95. gada sanāk 5 koncerti. Tas bija toreiz, kad zāle bija zaļāka un debesis zilāka. Šitā tēma man šķiet arī diezgan aktuāla, īpaši šī laikā, kad cilvēki iet pa ielu un īsti tāpat viens ar otru nesasveicinās. Katram ir savas darīšanas, katram ir savas domas, katram ir sava steiga. Un tad ik pa kaut kādu mirkli, ik pa kaut kādu laiku mēs sanākam kopā un svinam dzīvi. Tāpat ir bijis arī senos laikos. Jo arī senos laikos latvieši dzīvoja viensētās, darīja savus darbus. Un godos nāca kopā. Un tieši tāpēc ir Līgo godi, kur sanāk mums visiem kopā svinēt dzīvi, un kur mēs ļoti, ļoti ceram redzēt arī bijušos Līgo dejotājus. Un visus tos, kuriem šķiet svarīgi redzēt un līdzi just tam, ko dara Līgo. Tajos laikos, kad es dejoju, kad zāle bija zaļāka un debesis zilākas, mums bija ļoti bieži lielie koncerti, un mēs ļoti bieži pārģērbāmies no viena tērpa uz otru. Es domāju, ka lielākais izaicinājums ir dejotājiem absolūti pilnībā nomainīt vienu goda tērpu pret otru goda tērpu, nepilni 2,5 minūšu laikā. Viņiem tas sanāk. Droši vien pirmkārt patiesi. Ar to vārdu es domāju tādu, kādu mēs pašreiz esam, to, ko mēs pašreiz domājam, to mēs arī uz skatuves rādīsim. Otrs, es domāju, krāšņus vispirms emocijās, jo svētki tas vienmēr ir emocijas. Un dzimšanas dienā, gribot, negribot, vienmēr paskatās atpakaļ, kas ir bijis pirms tam. Un arī tās emocijas šeit noteikti nāks klāt. Un trešais - sirsnīgs. Jo, mēs darām to, kas mums patīk. Labi. Tagad arī ir zaļa zāle un zilas debesis. Un ļoti dzīdri zilas. Īpaši, ja ir izveidot kādu jaunu deju, riktīgi labi, tad dzīve ir skaista. Tiekamies Līgo godu diškoncertā 21. un 22. jūnijā koncertzālē Rīga.